Šobrīd mūsu Indonēzijā notiek Success Academy. Un neskatoties uz to, ka Indonēzijā vēl nav notikusi liela atklāšana, šķiet, ka ir sapulcējušies milzīgs skaits cilvēku. Man nosūtīja fototēlus no vietas, un tā kā tik daudz cilvēku jau ir sapulcējušies. Priekšējās rindas gadījumā cilvēki vienkārši sēž uz grīdas, un šķiet, ka Gangnam dzīvokļos arī ir tāpat. Ja uzklāja avīzi un sēž, tad tas ir izdevīgi. Tāpēc es brīnos, kā Atomi ir ieguvis tik lielu popularitāti šajā valstī pat pirms oficiālās ienākšanas. Tas ir tāpēc, ka mūsu produkts palīdz iekarot tirgu. Tāpēc pirms mūsu Atomi biznesa ienākšanas šajā valstī produktiem jābūt tādai kvalitātei un cenai, lai vietējie iedzīvotāji tiešām vēlētos tos izmēģināt. Ja ar šādu produktu veids biznesu, tad tiešām ir vērts to izmēģināt, jo es uzskatu, ka šāda pārliecība par produktu kvalitāti ir pietiekama, lai gūtu panākumus. Parasti produktiem, kuriem ir nepieciešams detalizēts apraksts par to sastāvu, ir grūti pašiem izveidot tirgu un attīstīties globāli. Video rediģēšana par ķīmiju. Tāpēc ir jāsako visiem apkārt un jāsniedz produktu apraksti. Šādā gadījumā tā nevar būt kā ar Atomi. Atomi ir starptautisks uzņēmums, kas piedāvā dažādus augstas kvalitātes produktus, un tas nav bijis tādā posmā, lai produkti varētu tik viegli un ātri ienākt tirgū pirms uzņēmēji. Ir devušies, taču mēs jau esam veiksmīgi. Iekļuvuši ASV tirgū, jo mūsu produkti jau plūst iekšā tirgū un tiek labi pieņemti. Tāpēc mūsu Korejā esošie līderi un uzņēmēji ļoti grūti strādā, lai iegādātos produktus Korejā, tos atkārtot iepakot un nosūtīt uz ASV. Tāpēc tā vietā, lai to darītu citādi, mēs varētu ņemt konteinerus un nogādāt tos uz ASV noliktavu, tur uzstādīt datorus un tieši no turienes veikt piegādi tādējādi. Nedaudz atvieglojot mūsu uzņēmēju darbu, tādējādi mēs steidzami iekļuvām ASV tirgū. Tā rezultātā Atomi šobrīd turpina plūst produkti. Arī uz valstīm, kurās mēs vēl neesam ienākuši, pat ja mēs to cenšamies novērst. Tāpēc, ja strādājat uzņēmumā, kas vispirms iekaro tirgu ar saviem produktiem, tas tiešām ir vērts izmēģināt. Tāpēc Atomi ir kļuvis par nozīmīgu uzņēmumu. Arī Korejā, bet ārvalstu tirgos. Tas patiešām ir guvis lielu atzinību un ir uzņēmums, kas var patiešām strauji augt pēdējā laikā. Esmu bijis ļoti aizņemts Bonju ir Džonganu. Vai ne? Tur netālu šobrīd notiek Orot pārtikas klastera būvniecības svinības, kurās piedalījās pilsētas mērs, pilsētas domes priekšsēdētājs. Un citi, lai kopā svinētu, un tas ir diezgan liels rūpniecības objekts. Un tajā iekšā mūsu garšas meistari nāks kopā, lai ražotu. Tātad mēs vairāk nevis tieši nodarbojamies ar ražošanu, bet gan garšas meistari gatavo ēdienus restorānos vai mazās pārtikas ražotnēs, tāpēc pirmkārt. Hiģiēna un kvalitāte nav labi standartizēta. Tāpēc šāda standartizācija ļauj mums izveidot kartes un iepakojumu līnijas, kas atrodas rūpnīcas centrā, lai tās varētu kopīgi izmantot. Mēs veidojam sistēmu, kas ļauj visiem valsts garšas meistariem, kuri patiesi godīgi gatavo ēdienu, nodrošināt, lai jūs varētu baudīt viņu ēdienus, sežot mājās. Tāpēc tur ir 10 vai 20 uzņēmumi, kas, kā norādīts, iekļausies un tieši ražos, lai piegādātu mums šos produktus tādējādi, veidojot pārtikas klasteri. Tāpēc mēs cenšamies, cik vien iespējams, izvairīties no tiešas ražošanas, jo, ja mēs ieguldām ražošanā un sākumā uzceļam fabriku, bet kāda cita kompānija izstrādā patiešām jaunu tehnoloģiju un izstrādā labākus produktus, tad mums radīsies nopietnas šaubas par to, kā rīkoties ar šiem labākajiem produktiem. Kāpēc? Mēs paši esam izveidojuši fabriku, ja to slēdz. Rodas jautājums, vai būs
iespējams ražot labākus produktus. Tāpēc mūsdienās, ņemot vērā, cik ātri attīstās tehnoloģijas, mēs vienmēr uzskatām, ka ir daudz labāk nodrošināt jums visaugstākās kvalitātes produktus, nevis tieši izveidot ražošanas rūpnīcas. Iepriekš bija uzskats, ka labāk ir ražot un pārdot tieši, taču tas ir nedaudz novecojis. Domāšanas veids. Nākotnē mēs izveidosim sistēmu, kas ātri izvēlēsies un piegādās jums tikai vismodernākos produktus. Drēmi, skola tiek veidot ar mērķi. Patiešām. Izglītot nākamo paudzi. Es domāju par šo skolu, jo nav sociālas vienošanās, ka cilvēks kļūst labāks vai godīgāks tikai tāpēc, ka ir saņēmis izglītību. Ko jūs par to domājat? Vai vairāk izglītības nozīmē, ka cilvēks kļūst labāks un godīgāks? Ja vairāk mācītos, tad vajadzētu kļūt par labākiem un godīgākiem cilvēkiem, taču ir problēma, ka tie, kas ir vairāk mācījušies, bieži vien gūst labumu no citiem. Tas rada līdzjūtību un sapratni par šo situāciju. Tāpēc, ja mēs vairāk mācīsimies, mēs varēsim kļūt godīgāki un labāki, tāpēc izmēģināsim šādu izglītību. Tāpēc mēs vēlamies veikt tādu izglītību, kas var mainīt cilvēka būtību kopā ar dažiem apņēmīgiem skolotājiem un studentiem. Skola tiek uzsākta. Tagad Indijā ir izveidota fonds. Tā kā ir izveidota tāda fonds, kas var izsniegt ziedojumu kvītis, mēs varēsim nopietni ieguldīt. Bērnu namu skolā. Tāpēc pēdējo 10 gadu laikā var teikt, ka esam izveidojuši naudas pelnīšanas sistēmu, izmantojot uzņēmumu Atomi. Šie līdzekļi tiks izmantoti, lai izveidotu efektīvu sistēmu, kas apmēram 10 gadu laikā varēs labi kalpot valstī, cilvēcei un sabiedrībai. Tāpēc, ja šis sistēmas un izmantotās sistēmas sinerģija izpaudīsies, būs milzīga ietekme. Tāpēc šajā laikā mums ir jāstrādā vērtīgi. Tātad tas nav par naudas pelnīšanu, kaitējot citiem, bet gan par iespēju un labumu sniegšanu citiem, lai pelnītu naudu. Tātad mūsu Atomi, pērkot šos ikdienas produktus, ir izdevīgāk nekā pirkt tos citur, patērētājiem. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs varam iegādāties labākus produktus par zemākām cenām. Tajā pašā laikā mūsu uzņēmējiem tiek sniegta iespēja strādāt, kas arī ir izdevīgi. Un tagad šādi produkti ražojošās uzņēmumi arī gūst peļņu. Tāpēc ir svarīgi, lai šis vērtību ķēde darbotos labi, lai varētu pelnīt naudu, vienlaikus radot vērtību. Jāpelna nauda, tas ir tas, ko mēs sakām. Tātad ir svarīgi, no kurienes nauda tiek ņemta. Jums tiek izmaksāta nauda, un ir svarīgi, no kurienes tā nāk. Jūs ņemat naudu no savas kabatas, norakstot to ar karti, un ar to tiek izmaksāta nauda. Tad nu kāds kļūst par upuri. Tāpēc kādam ir jāizdara maksājumi par karti 10 mēnešus, bet viņi saka, ka var nopelnīt naudu, un tādējādi kāds augstāk stāvošais sponsoru loks to visu sadala. Bet cilvēki, kas ir zemāk, ir spiesti maksāt par to daļēji, un viņiem tiek teikts, ka nauda ātri nāks. Šāda situācijas kādā veidā nodara kaitējumu. Tomēr mēs saņemam naudu, ko jums maksājam, no šādu produktu pārdošanas, kas notiks atlaides veikalos, teremājas iepirkšanās vai interneta iepirkšanās vietās. Taču, ja jūs to nepērkat tur, bet iegādājaties Atomi, tad pircēji uzvar un tādējādi jūs varat saņemt komisiju. Tāpēc kāds nezaudē un jums rodas nauda. Tas ir svarīgi. Tas ir tātad līdz šim daudz līmeņu mārketinga kritika. Un cilvēku neatzīšana ir saistīta ar to, ka lielākajā daļā gadījumu, kad cilvēki sāk piedalīties, ir jāveic ieejas maksa. Lai saņemtu noteiktu pabalstu, ir jāizdara noteikts pārdošanas apjoms.
Tad mēs liekam cilvēkiem izmantot karti, lai iztērētu 1 miljonu vai 2 miljonus. Protams, 1 miljons vai 2 miljoni var būt nekas cilvēkiem, kam tie ir, bet tiešām grūtībās nonākušajiem es arī kādu laiku biju grūtā situācijā. Es atvēru interneta universālu veikalu, bet tas bankrotēja un izgāzās. Es dzīvoju istabā ar 50 000 mēneša īri. Mana sieva devās prom, un es pelnīju 150 000 mēnesī. Ar to es maksāju 50 000 īri un vēl maksāju bērnu mācību maksu. Tajā laikā cilvēkiem, kam bija tikai 10 000, bija tiešām grūti. Nauda mājās bija ļoti vērtīga. Tad es gribu iztērēt 100 000 vonu. Es bieži vien ļoti šaubos, vai to darīt vai nē. Un pēc tam, kad dodos uz atlaides veikalu, es dažreiz nopērku kaut ko, bet tad to ņemu un lieku atpakaļ. Ņemu un lieku atpakaļ. Kā jūs visi, kas esat šeit, nekad neesat piedzīvojuši tādu laiku? Es domāju, ka arī šādi cilvēki šeit ir. Man arī bija tādi laiki. Toreiz 1,00000 voni tiešām bija milzīga nauda. Tomēr, piemēram, ja 198 000 voni tiek samaksāti ar karti vai ja tas tiek sadalīts 10 mēnešos, tas nav nekas, bet katru mēnesi ir jāmaksā 200 000 vonu. Turklāt, ja pievieno vēl 100 000 vonu uzturēšanas izmaksas, tad katru mēnesi ir jāmaksā papildus 310 000 vonu, kas var radīt lielas grūtības. Cilvēki, kas šeit nāk, lai pelnītu naudu, redz, ka ir gan talantīgi cilvēki, gan arī daudz vairāk tādu, kuriem nav talanta. Tāpēc, ja viņi domā, ka ātri nopelnīs naudu, viņi var nonākt situācijā, kad ir jāmaksā papildus 300 000 vonu katru mēnesi, kas var radīt nopietnas grūtības. Ja Atomī šādu naudu izmanto, lai maksātu prēmijas, tas būtu amorāli. Tāpēc tika izveidots Atomī, lai radītu sistēmu, kas nekad tā nedarītu. Pirms tam visas uzņēmumi bija tādi paši. Tomēr šādas kompānijas 100% noteikti bankrotē. Sākumā šķiet, ka nauda ātri nāk, bet tādi cilvēki, kas varētu to darīt, ātri saskaras ar ierobežojumiem Dienvidkorejā. Ja šie cilvēki nenāk un nepalīdz, organizācija sāk sabrukt. Tad šie cilvēki dodas uz jaunu vietu, sakot, ka pirmajiem. 3 gadiem ir liela nozīme, un tur viņi atkal sāk veidot jaunu struktūru. Tā rezultātā organizācija pilnībā sabrūk. Tādā veidā visi tīkla mārketinga uzņēmumi, kas bija Dienvidkorejā, ir pilnībā bankrotējuši. Tātad lielākā daļa uzņēmumu, kas ir guvuši peļņu, ir bankrotējuši. Tāpēc Atomī ir rūpīgi izstrādājusi stratēģijas, lai novērstu šādu peļņas gūšanu. Citas kompānijas mudina gūt peļņu, bet Atomī ir ierobežojusi peļņas gūšanu. Kāpēc? Lai nepazustu un turpinātu attīstīties, Atomī šobrīd sniedz daudziem uzņēmumiem veselīgu virzienu. Tādējādi tiek parādīts, ka tīkla mārketings var būt veiksmīgs, pat ja tiek pārdoti labi produkti par zemām cenām. Tāpēc ir labi, ka tagad, sekojot Atomī, ir parādījušās dažas veselīgas uzņēmumu. Ir izveidojušies daži ļoti labi uzņēmumi. Es domāju, ka tas ir ļoti vēlams virziens. Man ir doma, ka Korejā būtu labi, ja parādītos apmēram 5 līdz 10 uzņēmumi, kas sekotu Atomī. To es esmu saucis jau kopš uzņēmuma sākuma. Atomī ir atklāta uzņēmums. Finanšu pārskati ir pilnībā pieejami. Mēs tagad runājam par Centafi, kurā faktiski apmēram 2% no kopējā pārdošanas apjoma tiek iztērēti. Aptuveni 2% tiek iztērēti un ir 2 veidi, kā to darīt. Ja cilvēks pats vada centru, tas ir ļoti efektīvs veids. Turklāt, ja tiek izveidots liels centrs, ir efektīvas puses. Es sākumā centos pārliecināt, lai iespējami mazāk veidotu lielus centrus un turpināju uzstāt uz to, ka labāk ir, ja mazie centri iekļaujas katrā apkaimē. Protams, kad ejam mazākā apmērā, ir bijusi tāda nepilnība, ka izskats patiešām nav tik labs. Tomēr, kad vairāk nekā 1000 uzņēmumu ir izveidoti visā apkārtnē, tas ir izdevīgi vietējiem iedzīvotājiem, lai uzsāktu biznesu. Mājasaimnieces tagad var īslaicīgi iziet un darboties, kamēr veic mājas darbus. Turklāt cilvēki, kas rūpējas par bērniem, var uz brīdi ierasties un piedalīties šajā seminārā tāpēc,
Šīm lietām ir savi plusi un mīnusi. Tā vietā, šodien, kā šajā lielajā vietā, uzņēmums ir iznomājis visu un sniedz jums to bez maksas tādējādi. Mēs varam organizēt šādu lielu semināru, un mēs šobrīd palīdzam to īstenot. Šie izdevumi patiesībā gadā sasniedz aptuveni vairākus 100 miljonu. Ja jūs domājat, ka tas ir liels centrs, tad tā ir. Vai jūs šodien atnācāt samaksājot naudu? Vai jūs vienkārši atnācāt? Sākotnēji, vajadzēja maksāt arī par pasniedzēju, bet es esmu to izdarījis tā, lai pasniedzēju maksu noteikti nevarētu saņemt un lai nevarētu pārdot lentu. Katrā ziņā ir dažas lietas, kas ir saistītas ar tīkla mārketinga problēmām. Tīkla mārketings ir tas, ko jums vajadzētu darīt kā pensiju plānu. Pat ja es šodien nenovedīšu cilvēku, kurš iztērēs 1920,000 vonu, ir jānotiek pārdošanai brīvprātīgi, un no turienes ir jāpalielinās pastāvīgajiem ienākumiem. Bet vai tiešām 192,000 vārti paliks? Vienkārši tāpat, vai cilvēki, kas tērē 200,000, 300,000, nāks paši, vai arī ir jāiet un jāuzrunā cilvēki, lai viņi nāktu? Jums ir jāveic kādas darbības, lai kaut kas notiktu. Bet vai jūs esat slimnīcā? Esat slims, esat miruši, nezināt, kā rūpēties par bērniem. Tad tas atkal tiks pārtraukts, bet atomi ir tiešām nepieciešams visam kopumā. No paša sākuma vienkārši iegādājieties preces, iegādājieties tikai tik daudz, cik patērēsiet. Nekādā gadījumā nepērciet pārāk daudz, ja veiksiet likmes, jūs netiksiet atstāti mierā. Tā kā mēs esam izveidojuši patērētāju organizāciju, varētu šķist, ka tas ir ļoti dīvaini, bet patiesībā šie patērētāji. Pat ja es no tā atsakos, vai esmu slimnīcā, turpinās izmantot produktus, jo tie ir lēti un kvalitatīvi. Tāpēc, ja šie produkti nebūtu pieejami, viņi nevarētu dzīvot. Tas nozīmē, ka šī ienākumu forma nav darba ienākums, bet sistēmas ienākums. Tādējādi tas kļūst par manu pensijas plānu. Tomēr problēma ir tāda, ka pat, ja cilvēki ir tikpat paklausīgi kā aitas, ja dažas vilki sāk darboties, tad ir aitas, kas ir apjukušās. Aitas seko vilkiem. Tāpēc ir svarīgi skaidri identificēt, ka kaitējot citiem, galu galā tiek aicināts izmantot kredītkartes, bet vai starp viņiem ir daudz cilvēku, kas patiešām pelna naudu, vai tomēr ir vairāk cilvēku, kas nespēj nopelnīt? Naudu nesaņem cilvēku ir vairāk. Tas uzkrājas, un tāpēc rodas cilvēki, kas nodarbojas ar daudz līmeņu mārketingu. Tāpēc jums patiešām ir jābūt labam sirdī un jāapņemas nekad nenodarīt kaitējumu citiem, pat ja tas nozīmē, ka jūs varat zaudēt naudu. Jums jādomā, ka pat ja tas varētu būt izdevīgi, es nekad neēdīšu naudu, kas sāpina citus. Tādi cilvēki nemirst. Tie, kas katru dienu mirst, ir tie, kas vienkārši tur naudu, neskatoties uz to, vai citiem ir sāpīgi. Un, ja jums ir grūti, lūdzu, neņemiet naudu aizdevumā. Naudas aizņemšanās kļūst par ieradumu. Ja ir grūti, tad vienkārši skrieniet. Atomi ir paziņojusi, ka gan aizdevēji, gan aizņēmēji tiks sodīti. Patiesi ir nepieciešama apņēmība, lai nokristu līdz pašam apakšam. Un tad no turienes pareizi pieceltos. Tas ir svarīgi grūtībās nonākušajiem. Man tiešām bija ļoti grūti brīži, kad Kyung-ha dēļ diabēta nevarēja strādāt, un māsa teica, ka varētu palīdzēt ar bērnu mācību maksām, bet man bija grūti to pieņemt. Viņa teica, lai es norakstu konta numuru, bet es atbildēju, ka darīšu, ko varēšu. Reiz baznīcā mācītājs aicināja mani ienākt savā istabā un deva man aploksni, lai palīdzētu ļoti nabadzīgām ģimenēm.
Es ieliku 500 000 vonu, un tagad man no muguras plūst augsts sviedri, jo esmu domājis par to, ka ziedošu baznīcai, bet nekad neesmu pat sapņojis par to, ka saņemšu palīdzību no baznīcas. Mācītājs saka, ka viņš to palīdzēs. Tajā brīdī bērnu ēdināšanas izmaksas bija nokavētas 130 000 vai 170 000 vonu. Patiesi paldies par palīdzību, es to labi izmantoju. Bet man tiešām bija daudz sviedru uz muguras. Bet vēlāk es to atdevu, daudz miljardu apmērā. Es turpināju ziedot un nejūtos par to nožēlojumi, kāpēc. Tās 500 000. Viņas to brīdi man šķita vērtīgākas par 10 miljonu. Tagad, un es esmu patiešām pateicīgs, tāpēc, ja jūs kaut kur saņemat 10 000, domājiet par to, ka varat saņemt 10 miljonu, un tāpēc tiešām var būt grūtības, ar kurām jums jāsaskaras. Dzīvojot, ja tu stingri apņemies pārvarēt grūtības un piecelties, vēlāk tev tiešām būs ko teikt. Es varu runāt par tādiem veiksmīgiem cilvēkiem, kuri šādās situācijās nekad nepadodas un ar lepnumu piecēlās. Patiesībā es pēkšņi pagāju garām un saruna bija nedaudz nesakarīga, bet esmu priecīgs, ka varu jūs satikt. Jebkurā gadījumā Atomi ir patiešām godīga kompānija, un šobrīd Indonēzijā notiek milzīgas izmaiņas, kamēr Ķīnā attīstība norit labi. NT citi darbinieki aktīvi seko ministrijai Ķīnā, lai pātrinātu Atomi apstiprināšanas procesu. Un NT pilsētā atrodas tas Zhonghan rūpniecības komplekss. Tur tiks uzcelta rūpnīca, un pēc tam tur būs jāuzbūvē auditorija, kas iespējams spēs uzņemt 1000 cilvēku. Jo Ķīnas iedzīvotāju skaits ir milzīgs, tāpēc Korejā arī tuvākajā nākotnē tiks uzbūvēta jauna auditorija, kas spēs uzņemt apmēram 1800 cilvēku. Tad, ja šajā vienas dienas seminārā piedalīsies Kolmar Benha 2500 cilvēku, un tur vēl apmēram 1800 līdz 2000 cilvēku. Un, ja rūpnīcā būs apmēram 5000 cilvēku, tad tiešām šķiet, ka jūs varēsiet atrisināt magnēta problēmas. Es noslēgšu lekciju.